Čau visiem! 100 gadu neesmu bijis te nekur. Šodien kas mums pa datumu 11. jūnijas. Saulīte spīd, pilnā klapē. Tikko Helgeroja, te netāli ir viņa kārtējā Aļaskā iegājis. Sakrāvu kaut kāds frī kartupeļus, vajag gan nosala. Šausmīgi. Šitā man šodien ir 3. vieta kraušanās ar frīzu reāli. Te man vienreiz piekabē tiltīs, tad es te kaut kur novukustu parkingā. Atbrauc servis, kaut kā viņi man piesē, tas aizbrauc uz šienu, tur nomet to traileri. Un šodien es te no Jesheimas vakar Jeshheimā izkrāvu ūdeni 9:25 piereģistrējos. Stajaķi. 9:25 piereģistrējos un vakarā. Šis kā brauc uz parkingu. Tas viņam teica, ejiet jūs, pateicu rupjiem vārdiem pa jūsu kūpu, tas logu uzreiz aiztaisiet ciet. Nu labi, tur ieslēdz deļaku, paskatīties kādu filmu, zvana, brauc iekšā. Iebrauc iekšā, stundu, laikam mēs tur nepilnu. Palaidīsim vieglo. Savādāk. Kur tur ripo, Johaņas izlās Skāniju, stulbās kārbas. Tieslēdz atpagaities no ripos priekšu. Un kamēr izkrāvu, iebrauc parkingā, bija 1:30 naktī. Tātad man arī smalkājās Jesheimas kūpā. Var teikt, 3 stundas aizgāja. Kaut kas, un pilds ar šitiem aksakaļiem, aziātiem, ārprāts. Nu, blīn, es iešu leišu numuriem, visi aziāti. Baļāviens. Viņi tā kā būtu Kazahstānā, blīn, es nezinu, Uzbekie, tu tur jūties ar tiem visiem šķībacainajiem. Nu, rekā tas īpola salguši, rekā miglotājs iet. Atcerieties padiem laikos, kā miglot tādu specifikas maržu tiem miglotiem nāca. Šitiem kaut kā nejūt, ka viņi tā smaržot. Nu, ot, un tad es tur 1:30 naktī iebrauc, es tur no rīta piecelos, nomazgājos kārtīgi. Underbuksēs izlīdu ārā, nomazgājos dažslāps, tur ziemas jakā aiziet uz moiku pēc kafijas, ko pats nevarēja uztaisīt. Es pagājis cigarete zobos no rīta, darba forma mugurā. Baļāviens. Nu, jā. Nu jā, lai ir kā ir. Taču viss man iedeva te kaut kāds krāviņas tur no TSL, vajadz 2 frīzes paņemt, tad uz Rodi aizbrauc. Tur vēl 2 frīzes palec, tagad tad ir Helgerojā savādi 7 palec tiem frī kartupeļiem. Blīn, nu tur iekšā lauskis, Johaņi vaigi nosala. Pilnīgi visi sārti. Blīn, tagad, zina, alkoholiķiem rītīgi sarkani. Tagad vēl man jānostiep 1:20, jāuztais un pauze. Vai cik es pa sīpolu laukiem. Bļāviens. Lociņus ieplūkt vajag, vai kaut man ir no mājas lociņi līdzi. Es tā. Dilles, pētersīļus. Dilles un Pēters ir kur aziātu veikalā, viņas tiešām garšo pēc dillēm tagad, pēc pētersīļiem. Lociņus dārzā saplūst, es tā ietinu sauleti saslapinu un celofānu maisiņu un iemet leduskapī. Man visu nedēļu stāv zaļi. Viss normāli, ne viņi sasaluši. Vienreiz sasalāt arī smalkājā leduskapī stulbajā. Taču bija sasaluši, redzam, mēs tā ārā. Bet šitā viss nekur puķkāp, nē, kas te parasti kāpusti jau. Nu, ot, un tā. Tomātiņiem, zin, kas atraisa krējumu. Pipariņi tikai beigušies, nav tas asams. Nu, labi. Bet šodien baigais vējš. Nu, baigākais vējš, bet tagad 16 grādi. Askies, ka priekšā mums tur ir kas. Jūra, fjords. Fjordiņš mums tur priekšā. Nu, skatieties, kāpēc te nedzīvo, pa smuko, ne? Un tam vēl jābrauc Henninga Olsona un Kristiansandā. Jāpaķeksē šitie saucamie saldējums. Un tad man ir rīt
šodien es nebraukšu 10 stundās jau noteikti varētu kaut ko izkraut, ja nobrauc 10 stundas, bet mums te kaut ko nāk visu laiku brīdēm. Tu esi šodien, kopējais laiks ar visiem āmuriem, tiem darba laikiem. Tevi 10.05, tu esi pārstrādājis vairāk pa 10 stundām, 10.25. Tu esi nobrauc 4.30, es atceros, ka 4.30 un es iebraucu parkingā raunu, laikam viņš to minūti pieskaļklāt, viss tev jau nāk, ka tu esi pārstrādājis. Bet man patīk tas tur pa tām 10 stundām, un nakts darbi no 10 vakarā līdz 6 rītā mums skaitās nakts darbi. Tu nakts darbos esi pārstrādājis, bet paklausieties, jūs man uzkrāvējat kaut kādām 10 stāvangarā, piemēram, 1 dienā. Man jāizvelk līdz fuckingiskai Jeskheimai, tur 9 stundas, ko brauk, plus pauze, tātad rēķiniet. Tas ir 10 stundas jau, plus tas ir krāvies savu stundu, un tajā smalkajā Jeskheimā tu var iznākt kaut kur stundā kapēkam kraujies ar kādās 10 stundās darba tu vari iekļauties. Kas jūs domājat, ka man, kraujot pašam ārā, ir jāliek gultas, un es par to pa lielo paldies strādāju? Ko? Interesanti, ne? Man vienkārši bija slinkums rakstīt atpakaļ viņiem tur visus katriem tiem pārkāpumiem komentārus. Vienkārši man negribējās. Varbūt es šovakar saņemšos un viņi visu aizrakstīšu. Tad nedodiet, iedodiet vienu iekraušanu un visu. Nobraucu 9 stundas, stundu krāvos, oti 10 stundas darba diena. Rītā izkrauju. Bet jūs jau man sadodiet tik daudz, ka tu jau to nevari izdarīt. Jo interesantākais, ka tev, piemēram, 2 vietās tur Stavangarā izkraujies, jā? Un tev kādās 4 vietās Stavangarā jāsakraujas. Tas jau cik mums ir, mēs esam jau 6 vietās pabijuši. Jau tajā galā. Pēc tam tev ir jāizkrauj Kristiansanda vienā vietā, otra Kristiansanda, tas jau būs 8 vietas. Un pēc tam Līlesanda vēl kāds 3 vietas. Un tas sanāk 10-11 vietas. Un tev tas jāizdara 10 stundās. Te jūs ko smejaties. Un galvenais tur šodien obligāti jāizkrauni gurķi, kāposti, jo tās tur viņiem ir nakts piegādes. Nu to bišķi rēķiniet ar galvu. Tur befrakteri paši to visu. Bet viņiem kaut ko pasaka, viņi tikai bet galvenais, ka nāk tev uz to adminu visu laiku šitie pārkāpumi. Ka nedrīkst pārkāpt. Vārdu sakot, tev liek strādāt ar sasietām rokām. Nu labi. Tā, nu viņš šitur neko neizdarīs, tad mēs jau esam civilizētie kalpi. Nav vairs tev arklis jāvelk pašam, ja, kā vecos laikos, bez zirga. Nu, civilizētie kalpi. Un viss. Ko tu daudz bukstēs, priecājās. Vispār, ka ir darbs. Bet, nu labi, tur īpaši ir, neskriešana. Nestrādāšu vairāk jau pa 15 stundām, tu kaut ko izkrauties un 15 stundas kaut ko pierādīt. Jo kā citiem tur otra šofera karta iekšā kaut ko pierādīt par to pašu samaksu. Cits brauc 10 stundas, saņem to pašu, ko cits var katru dienu čekarēs pa 15 stundām. Jo tu vairāk pierādi, jo tev vairāk krauji virsū. Jo tu mazāk laidi muļķi, tu kaut ko tur neizdarīs, tu kaut ko neesi paspējis, tā tad tev neko neliks darīt. Tikko tu tā kā es varu paņemt to, un man apskaties šodien jau cik mūs sanāk. TSLs, Rode, 4 vietas šodien. Tas nav daudz, 4 vietas sakraut, tas viss normāli. Bet ja tev būtu vēl no rīta jāizkrauj, un tev vēl būtu vēl vakarā kaut kas vēl jāizkrauj, nu tev tur jau salasītos 7, 8 rampas, 7, 8 vietas, nu labi, tev no tām. Un te ir tādi pārbauceni, es nobraucu jau 3,45 no Jeskeimas šitos visus riņķojot ar kuģīti, vēl Mosā pārkuģoju pāri. Tas viss te salasās. Nu, tur tajā pašā Stavangarā, tev tur Tīne, piemēram, Kūps, tu tur aizbrauc uz Tīni Sulu, un tev tur paprast kaut kāds -11. Te, kamēr tu pie rampas, kamēr tu klank, kamēr kāds durs atpēs, paņem to vienu paleti, tur jau atkal aiziet 10-8 minūtes. Tad tur aizbrauc atkal kādas 15 minūtes līdz nākošajai noliktavai, tur kaut ko sakra,
pēc tam tu aizbrauc pusstundā vēl uz kādu noliktavu, tur atkal kaut ko sakrauj, tad aizbrauc vēl uz 4. noliktavu, 45 minūtes, tev jau tik daudz stundas saskrien brauc, tas viss baigi salic, tas jau nav tā kā šitie te aksakaļi, tā kā viņš vakar aksakals un piebrauc pie rampas, viņš neko nedara. Viņš sēž kabīnē un tie krauj ārā, un tur jau tādā kūpā sākas tas murgs, ka šitie aksakaļi, uzbeki, taģiki, kas tik tur vien nebrauc, visi šitie te šauracainie. Viņi piebrauc pie rampām, viņus tur iekšā nelaiž, viņi tev kaut kādās plasmas šķīpiņās staigā, viņi ārā nekrauj, un tie, kam jākrauj ārā tiem kūpa darbiniekiem, tu domā, ka viņi tur baigi steidzās. Viņi izvēl kādu palietīt, kaut ko pārsapņo, paskatās telefonā, aiziet diskutēru, uzmēt ar kaut kādiem citiem darba kolēģiem, un tu tur stāvi, tu netiec vienkārši pie rampas. Un tā tas viss process tur šausmīgi ielāgās, tāpēc jau Google mapē, kur atrodas tas lielā noliktava, viņiem tur atsauksmes nav. Ja tur būtu atsauksmes, tur būtu visas negatīvas. Tur neviena pozitīva atsauksme nebūtu. Tur ir tāds bullshits. Tajā kūpā Jesheimā vienkārši pasaules lielākais murgs. Ja viņi tur strādātu tā operatīvi, tur kraut ārā fiksi, ja paši tur tās tie roboti ar tur čakarēs, neiet plēvīts, kaut kāds ir jārausta, jācila, tur tev plēvīte plīvotā, tev jānogriež, īstenībā tas nav šofera darbs, bet šofers jau ir tāda suga unikālā, kas māk visu pieredzi, man jau ātrāk, es jau pats noraušu, es jau pats pieliekšies, es jau pats, lai tik ātrāk varētu visu izdarīt. Es viņam esmu vairākas reizes teicis, tas nav mans darbs. Es saku, ņemiet, rakstiet meldingu, tur uz to fabriku, kas pako, lai viņi pako normāli. Tas man nav jāsaka, ej uz office. Es tagad tur, kas ņemšu veselu dienu brīvi, iešu uz office, tu kaut ko apskaidrot viņiem visiem. Nu arī kaut kāds bullshits, goda vārds. Kā tas smuki, ne? Viss sazaļojas. Nu, tāda ir tā kūpa, tur tā sistēma smalkā. Šodien mūsu ceturtdiena, rītā mūsu ir piekdiena, mēs būsim atkal Stavangeras galā. Pagājuši piekdiena kaut kā man labi, man iedeva tukšos piena konteinerus. Es tos fiksi sakrāvu un es diezgan ātri mājā, 5 mājā biju. Tas no Stavangeras tāds rekords, kad tu tiec ātri mājā. Nu, un tad jau bija lielais, vecais befrakters pie varas. Te viņš man tādu iedeva šonedēļ atgriezās atpakaļ manējais. Nu, tad es jau nebrīnos, ka man tur rītā būs 2 Kristiāns Andas un vēl 2 Liles Andas jāizskrien, kamēr es līdz mājām tikšu. Un tev neiedos tā, ka rītā truskām kaut ko vienu kravu un tas tev ir tikai pirmdien jāizkraut. Tā nenotiks. Kas tas tev azājās? Saģērbies uz ko? Ziemas jakās, vasaras laika. Tā. Un tu skaties, vasara jau tu beigsies, tad jau viss jau noziedēs, kas mums te paliec, kas ziedē. Laikam liepas vairs tikai. Vairāk jau ānoli šie te jasmīni un kas tur vēl tāda. Viss jau noziedēs. Vakar arī Stavangerē aizvakar, kad tāds lietus smalkas +10, +11. Vakar pat bija kaut kur +9. Ārpus, kurš ir tāds augsts laiks mūsu galā. Paklausos parādi, tur Ziemeļgalā +23 no tev. Interesanti. Sniegs līdz ausīm, kā daži labs saka, tur tikai vairāk karstāks nekā te. Aizbrauks, cik tālu aizbrauks, 9 stundas nobrauks. Kaut kur es nezinu līdz Krosmoje, kā viņi tur saka, tikšu. Man vēl arī Henning Olsenā jāsagroza tā krāva, jāizvāk viss tur ārā, jo man rītā tad sanāks Bjorčakens, Primajārens, Brīne, mūsu noliktava un Kūps, redzi, 4 izkraušanas rītā jau, 4 izkraušanas rītā, tu vēl nezini, cik viņš tad sakrauties. Un vēl izkraut, 4 izkraušanas, un tad rītā iedova kaut kādas 3 vai 4 uzkraušanas, tas ir jau cik? 8, un pēc tam vakarā vēl tev 2 jāizkrauj, 4 vietas jāizkrauj ārā. Tas sanāks tad 12 vietas, jā. Nu, es saku, tiem tur eiropieši tur brauc, jā, tie tur visi
smalkie jaunis, tie lietuvieši šķībām acīm sēž mašīnā, viņi neko nedara, viņi nekrauj, viņam nav jākrauj. Un viss. Un grib 6 eiras celt ārā pa mēnesi, tā kā viņi te sapņo. Paši neko nekrauj un baigo summu grib saņemt. No tā citiem norvēģu šoferiem darbs, ka pašam viss ir jākram, pašam viss ir jāplāno, pašam viss tur ir jārēķina kā, kur, ko tu krausi, ko tu nekrausi, ko tu pirmo, ko tu pēdējo, kur tu vilksi to ārā, ko tu krausi. Labi, ka man tagad ir viens pats frīs, nav vēl tur jādala atkal. Plusiņi tur, mīnusiņi tur un tā. Vismaz kaut kā savādāk. Vismaz nav tev jāčakarējas. Vēl nākamnedēļ nošancēsim, nostrādāsim, neizšancēsim, bet nostrādāsim, nošeptēsim nedēļu, un tas nezinu, kur to modeli nometīsim, stāvangarā drīzāk, un tad jau būs kaut kā jātiek mājā. Tad es ņemšu 4 nedēļas brīvu vasarā. Viss apnika jau strādāt. Pabraukāšu ar savu personīgo auto. Tad jau redzēs, uz kurieni. Mājā jau remontu netaisīšu tajās atvaļinājuma laikā. Tas ir atvaļinājums, tas ir domāts atpūtē. Nevis mājas remontiem vai nezinu kam tur, jā. Un tad tur vēl tie Jāņas, es jau viņam atradis, man viņi vispār vairs neko neizsaka, tie līgo svētki bērnībā, jā, tur baigi gaidījām, priecājamies, varēja riepas dedzināt, visi melni kā mori bijām, jā. Kāda alus pudela varēja kaut kur nopirkt, pa blatu uzrakstīt zīmīti brālēnam, lai iedot tētim 2 alus pudeles, atceros to. Šitās brālēnam rakstīja, viņš gāja, atnes 2 alus pudeles. Tā mēs viņas tur kaut salējam, ko atceras kaut kādā 2 litru burkānu noslēpam zem dēļiem, lai senči neatrod. Protams, viņš jau tas aliņš jau nav tagad. Tas bija mūsu sāskābis, bet tas bija vienalga, tas bija mūsu pie ugunskura, kur jāizdzer ārprāt. Jau bērnībā bija interesantā. Tagad. Jāņi, nezinu. Var jau būt, ka tur Latvijā ir kaut kur es aizēju, nezinu, nevis tā kaut kādā lielā jampadrācī, bet tādā, kaut kādā, es nezinu. Varbūt, bet kaut kā man vairs tas neko neizsaka. Atceros, ka sīkajam lielajam bija gads laikam, tad mēs arī aizbraucam Jāņus uz kur mēs? Valka? Ja mēs aizbraucam uz Igauniju līgo vakarā, sapratām, ka kaut kas nav ritīgi, pa maz kustības. Aizbraucam, liekam Valkā, vai tas Raimonda Paula, tas koncerts, un tur vēl bija tas Eiropas čempionāts futena, kur tie latvieši kortiem. Vāciešiem uz niču nospēlēja, zaudē, kaut ko viņi tur bija izsitušies. Tur arī nebija nekāds līgo vakara noskaņojums, tur tas viens ugunskurs, kaut kā tur tādā pļavā mēs. Telts mums bija jau, ar nekas īpaši, un tad otrā dienā mēs braucam uz Sāremu. Jā, bērnībā, tas bija kaut kā savādāk, tu gaidīji, nekā nav, un tagad, nezinu. Te jau mājās arī tā kā iekrita tieši, kad tu trāpīji, tad 2/3 tā kā bija. Ja sestdienā vai piekdienā, tas tā kā simboliski uguns, kur viņi uzkurināja, sīkajam, tā kā otrais vārds lielajam Jānis, tam uztina vainagu, tad mēs tur simboliski sieru un aliņu vāc aliņu sapirkām, jo tad tā pa pāris pudelītēm izdzērām un tas tā simboliski atzīmēja tos tur salgriežas. Tā tur. Bija vienreiz muldu, ka Lilesandā dzīvoja, tad es uztaisīju, tad savācu latviešus. Man kaut kur bildi ir, es nezinu, kā 30 gabali nesanāca. Bija arī viens norvēģis tajā kompānijā mums, bet laiks bija sūdīgs, lietus lija, bet ar kaut ko uzkurinājām, tur tā bija tāda
sapulcināja, jā, tad es tādu uztaisīju. Savāds ir apkārt tos latvieši, kas tur pazīstami dzīvoja, bet tagad kaut kā viss tie tā, viss ir tā kaut kā, no tā visi tālāk prom. Varēja jau braukt nākoši, apmēram tā kā sestdienu, bet man kaut kas jādara, sestdienu jau aizbrauc uz Zviedriju, viņiem jau tur arī svinu un baļļuki ir, bez tiem ugunskuriem, 100 gadu tas ugunskurs tur vajadzīgs. Varētu uz Zviedrijā notusoties, bet labi. Iztiksim bez visiem šitiem te pagānu svētkiem. Te gan es kaut ko samuldējos, aizrunājos, laikam se nebija runājis ne ar vienu, tā. Stunda, pa kur es tikšu tālu līdz stundai no tejienes, šejienes. Izslēdz navigāciju, viņš man te rāda, ka man jābrauc atpakaļ. Es biju uzspietis, lai apmēram saprast, cikiem es tur varētu būt. Pusstunda līdz Brokolāns hejai, Ostartol hejai. Kā varētu varbūt tikt pa to pusstundu. Pa kādu pusstundu es ar tev fantazēju. Par stundu. Pogriezienu ieslēdz sose. Viņš ieslēdz labo pagriezienu, bet aizbrauc pa taisnu. Un šitie smalkie, tu ieslēdz arī griezies pa labi, nevis nākamajā pa labi. Tā, tu vari akcidentu uztaisīt. Te tu remontu būvē, ceļu sabūvēs, tad jau varēs, kā Norķis saka, stiept. Tad tas sastrēgums svētdienā bija baigais. Ja pēc tiem vasaras svētkiem brauc māma, kas te bija paši tālu no tās Kristiansānas puses šausmīgi. Visi tur pret to kaldu sāli un šitas aplis, tad čakarē prātu un tādi viņi pārbūda. Tad mēs braucam pa labo pusi, tad viņi pārbūda, tagad šito pusi atceros vietu. Tad viņi atkal aizgāja atpakaļ uz labo pusi, tad ilgāku laiku braucam tur, tad viņi tagad ir šitiem pārbāzējušies. Viņi tad tā baigi tos ceļus taisa, bet viņi tā taisa redziet. Ja Latvijā tur būtu jābrauc, tipa tā kā pa labi jābrauc, un tad brauc pa tām dubļu bedrēm, jā, tur pa granti kaut kā locīts vēl. Viņi te uztaisa tev asfaltu, uzliek lampas, savalk svītras, un tad to mēnesi nobrauc pa to apbraucamo 100 metriem, un pēc tam to visu nojauc nost un palaiž pa veco vietu, izremontē to. Bet apbraucamos viņi uztaisa tiešām ar visām apgaismojumiem, ar visām svītrām, ar visiem asfaltiem. Nav tur. Ir, jā, protams, tiem māciem 355. vakar braucu, tur ir apmēram tāds variants, ka tev, tur jābrauc pa grantēm, tur neviens tev netaisīs ar šiem lieliem ceļiem, ka viņi tur taisa, tev obligāti uztaisa to mazo apbraucamo nobraucienu, tur es nezinu, ar asfaltu, ar sadalošām joslām un apgaismojumi, viss kā nākās. Baigi vējš groza fokus. Cik tur es esmu nomuldējis? Ārprāts, un gan es te izmuldējos. Labi, šito mēs te pastiepsim un tad jau metīsim mieru. Vairāk šita no darba, man liekas, es neko nafilmēšu. Viss jau tas ir redzēts un nekā jauna nav. Un ar vieglo kaut kur ekskursionā. Tad es kaņču uzfilmēšu kaut ko. Un šitien ar pārteisie. Tagad palaid pa teieni. Vecais ceļš te bija reku pa labi, reku jau noārdie nost. Šitien te reku jau tāds svītriņa, reku te viņš nāca klāt. Reku jau kreisā pusā jau uztais, jau sētu uzbūvēšu. Jā, mēs braucām reku tur pa labo, reku tas. Es galīgi pa labi, bet tur arī reku jau viss aiztaisīts. Te jau reku savoka svītras. Jau reku salikuši kaut kāds murgus uz galvas, kur tekste un tad to kreiso pusi reku jau ceļ augšā. Un tad tur iestāt taisni tas ceļš.
Viņš ies te taisnēs, te kā pa labi te jāgriež, ka kaut kā tur plosās. Viņš te ies taisni, nevis pa labi. Un viņš var ies iekšā tunelī, kur tajā galā viņš izies ārā, to es vēl nevaru tā piefiksēs. Un te re, kur šitas ābraucamies, redzi, tev svītriņas ir salūkts uz ceļu, lampas saliktas, lai apgaismo. Un tur re, kur ies iekšā. Viens tunels nāks ārā, vienā ies iekšā. Jūs tur varat redzēt. Tur ekskavātos lokās, kur tās DSV mašīna aizgāja, pa kreisi, kur ies iekšā tunelī. Kurā pusē viņš tur, tajā pusē viņš kaut kur ies ārā, bet kurā pusē viņš tur izies ārā, es pat nevaru iedomāties. Nav ne jausmas. Nu kā kaut kā. Nu tā kaut kā, pietiks te kaut ko sludināt, stāstīt. Nu tad jau uz sakariem. Paldies, ka kāds kaut ko paskatās, kas uzmet īkšķīti, kā tur cits saka. Paldies jums par to, ka jūs man daži sekojiet un uzliekiet īkšķīti. Esmu par to ļoti pateicīgs. Labi, lai jums visiem jaukas vasaras brīvdienas un nezinu kas tā. Un un tā tālāk. Labi, čau visiem, čau.